Prezidents Rinkēvičs esot gatavs apspriest jebkurus nosacījumus mūsu kareivu sūtīšanai uz Ukrainu. Bet esot vēl kaut kādi nosacījumi. Protams, jāpatēlo rūpes pirms sūtīt mūsu puišus drošā nāvē. It kā karā varētu būt kaut kādas garantijas. Šie spriedulēm skar katra Latvijas jaunieša ģimene. Pamazām visādas panorāmas apstrādās Latvijas sabiedrību, ka Latvijas jaunieši ir vienīgais Ukrainas miera garants. Esmu jau satikusi tādas mammas, kas romantizē karu un ir gatavas atdot savus dēlus kara mašinērijai sist krievus. Tas ir briesmīgi. Savus dēlus. 2 strīpiņas, pirmās kustības, pirmā sonogrāfija, vecmāte, apgaras kava, vēlšanās, pirmais zobiņš, pirmie soļi. Rinkēvičs kungs, pirms tirgojat mūsu dēlus svešam karam, pamēģiniet noiet kaut pusi no šiem soļiem ar savu dēlu. Dzemdējiet, audziniet un atdodiet savus dēlus karam. Uz priekšu, rādiet piemēru, un mēs jūs paslavēsim.